Esiet sveicināti Mada Fizio pirmajā podkāstā. Mēs gribam radīt vietu un vidi, kurā runāt par dažādām saslimšanām, par ķermeni, par slimībām, par sāpēm, tādā vienkāršā valodā, bez svešvārdiem, bez biedēšanas un drošā vidē. Es esmu Agnese Zirdziņa, Mada Fizio vadītāja, un es savā jau 24 gadu ilgajā fizioterapeita pieredzē bieži sastopos ar saslimšanām, ar problēmām, kuras varētu novērst tad, ja cilvēks laicīgi sāk rūpēties par savu veselību. Un nostrādājot 17 gadus Rīgas Austrumu Kliniskās Universitātes slimnīcā Biķernieki, es sastapos ar ļoti daudz dažādām smagām slimībām, cilvēku ciešanām, kas būtu pacienti pēc insulta vai pacienti ar kāju amputācijām vai locītavu saslimšanas, muguras sāpes un ļoti daudz dažādas slimības. Un es ikdienas domāju par to, cik labi būtu, ja cilvēki vairāk domātu un rūpētos par savu veselību laicīgi un izdarītu maksimāli iespējamo, lai nenonāktu tajās ciešanās un tajās smagajās situācijās. Un tad es nonācu pie tā, ka ir jāizveido tāda klīnika kā Mada Fizio un jāapvieno cilvēki, man līdzīgi domājoši cilvēki, aktīvi cilvēki, kuri iedrošina citus cilvēkus mīlēt kustību, mīlēt savu ķermeni un rūpēties par sevi laicīgi. Vai arī tad, ja ir notikusi kāda saslimšana, iedrošināt cilvēkus atgriezties normālā dzīvē, nevis izsamist un palikt, atteikties no lietām, kuras viņi mīl un kuras cilvēki gribētu darīt. Un ar mani šodien studijā ir divas no Mada Fizio fizioterapeitēm, Elīna Cepurīte un Dace Eglīte. Es esmu Elīna, strādāju fizioterapeita profesijā jau vairāk kā 10 gadus. Pie Agneses esmu ieradusies salīdzinoši nesen, bet gan jau ir kaut kāds iemesls, kāpēc tu man te gribēji. Jā, un man pārsvarā atrod tādi cilvēki, kuri grib būt aktīvi, un es arī pati esmu ļoti aktīva savā ikdienā. Tā kā mans tas lielais uzdevums ir katram iedot drošības sajūtu par to, ka tas, ko viņš dara, nav nepareizi, bet tev ir jāsaprot, ka varbūt kaut kas vienmēr ir tāds, ko tu vari pielikt klāt, lai justos pārliecinātāks savā ikdienā un vēl drošāk iet to visu ceļu uz tādu ilgu un aktīvu un mūžu un mazbērniem, kuri arī varēs skatīties uz saviem vecvecākiem un domāt, es arī gribu tāds pats būt, un tā tas viss paudzēs, lai aiziet mums arī tālāk. Un Dace. Mani sauc Dace. Es arī pie Agneses esmu komandā ieradusies salīdzinoši nesen. Par fizioterapeitu strādāju jau apmēram 6 gadus. Un mans tas mīļais lauciņš laikam ir tāda sportistu atgriešanās viņu mīļajā sporta veidā, vai tas būtu kāds amatieris vai kāds jaunietis, kurš ir satraumējies. Un tad man ļoti patīk tā atgriešanās sportā, jā, un tas ir tas, ar ko es degu strādāt un par ko man patīk meklēt vairāk iespējas, meklēt informāciju, meklēt variantus un palīdzēt tam cilvēkam atgriezties tajā savā mīļajā sportā. Jā, varbūt tās, ka mums ir jāpastāst vairāk cilvēkiem par to, kas tad vispār ir fizioterapeits, ko viņš dara un kāda ir fizioterapeita loma, jo bieži vien, vismaz es esmu sastapusies ar to, ka cilvēki jauc to. Cilvēkam šķiet, ka fizioterapeits ir masieris, fizioterapeits ir vingrošanas skolotājs, fizioterapeits ir treneris. Ir dažādas versijas. Varbūt paskaidrojam, pastāstam, kas tad īsti ir fizioterapeits, Elīna? Kā tu varētu tādā vienkāršā valodā pastāstīt, ko tad īsti fizioterapeits dara? Manuprāt, pats svarīgākais, kā es tulkotu šo profesiju, fizioterapeits ir atbalsta persona un uzticības persona. Tāpēc, ka pie fizioterapeita ierodas cilvēki, un tas nav 15-20 minūtes, tas ir jau tāds ilgstošs, tas ir vismaz stundas pasākums, kopīga runāšana, kopīga darīšana, un tu tos cilvēkus iepazīsti. Tu iepazīsti, ko viņi domā, ko viņi ikdienā dara, kas viņus interesē un ko viņi no šī visa vispār grib paši dabūt priekš sevis ārā.
Un tad fizioterapeits var būt, godīgi sakot, gan treneris, gan masieris, gan skolotājs, un visu to darīt šīs 1 stundas ietveros. Tādēļ tas ir atkarīgs no tā cilvēka, kurš pie mums ierodās, manuprāt, tām prasībām un vēlmēm. Un visās šajās jomās, kuras tu iepriekš nosauc, es domāju, ka fizioterapeits ir tas, kurš varbūt varēs ieskatīties drusku padziļinātāk, jo mēs visi, es droši runāšu arī jūsu vārdā, esam mazliet apmāti ar muskuļu, nervu un kaulu sadarbības mehānismiem un visām šīm te lietām. To mēs vienmēr zināsim padziļinātāk. Un kaut kā mēs arī to struktūru veselības, manuprāt, protams, salikt tādu tetrīti, cilvēkam saprotamā veidā, izskaidrot un iemācīt viņam kaut ko tādu, kas viņam pēc tam paliek uz visu mūžu līdzi, tāda skaidrība par viņu ķermeni. Un, manuprāt, tā ir tā neatņemamākā sastāvdaļa, ko mēs iedodam no sevis. Un tālāk jau, vai mēs gribam turpmāk sadarboties, vai mēs tiekamies tur reizi mēnesī, vai reizi gadā aprunāties, tas jau ir atkal atkarīgs no situācijas un no tā, ko tas cilvēks grib no tā visa procesa dabūt. Es vēl varu piebilst to, ka mēs varbūt tās ne tikai esam tas treneris, masieris un skolotājs, bet mēs arī esam psihologs, nekvalificēts psihologs, bet mums ir tomēr, tā kā tu pareizi teici, ka mēs esam tāda atbalsta persona cilvēkam un visās jomās, un arī mums viņš ir jāmotivē, mums viņš ir jāiedrošina, mums viņam ir jābūt arī tam emocionālam atbalstam, tam cilvēkam, jo viņam ir bail bieži vien, par ko mēs šodien arī daudz runāsim, un mums ir jābūt tam drošajam balstam. Un man, piemēram, ir tāda brīnišķīga cilvēka, kas man jau gadiem nāk līdzi ar dažādām problēmām un saslimšanām, un viena no manām pacientēm, kur man ierauga durvīs un nākot uz mūsu klīniku, un viņi man tikai vienu jautājumu paprasa, man tur tagad sāp, vai tas ir labi, man pāries? Es saku, jā, tev noteikti, ka pāries. Viss labi, man jau pārgāja, jo viņiem vajag to, jo tāpēc, ka viņi uzticās, viņi tic mums, un viņi jau tik daudz ar mums ir kopā, ka mēs kļūstam vēl arī par draugiem bieži vien. Un tā tāda ļoti cieša tā saikne, tā nav viena vizīte uz pusstundu, tā bieži vien ir tāda vizīte dzīves garumā, un atnāk vēl vecmāmiņa, un atnāk vēl bērni, un ģimenes locekļi, un radi un draugi. Ja? Tā kā jā, tad mūsu tā loma bieži vien ir tāds pat ģimenes atbalsts. Ja? Un varbūt Dace pastāst vairāk par to, kam īsti ir vajadzīgs fizioterapeits, kad ir jāiet pie fizioterapeita, vai katram ir jāiet, vai ko līdz kaut kas iesāpās, vai ko līdz jau ir kaut kāda diagnoze. Kad tad īstas fizioterapeits ir vajadzīgs? Visbiežāk jau cilvēki paši vēršās tad, kad ir kāda problēma, kad ir kāda sāpe, kad ir kāda trauma vai kaut kas ir noticis tāds, kur ir saprotams, ka ir vajadzīgs atbalsts, vajadzīga palīdzība. Mums droši vien katram dzīvē mēs nonākam tādā situācijā, kad ir tas vajadzīgs, bet vai vienmēr visiem un katram ir vajadzīgs? Droši vien, ka nē. Es domāju, ka noteikti ir cilvēki, kuri vēlās saprast savu ķermeni un izprast, kāpēc ar viņiem notiek tā, kāpēc viņiem sāp, kāpēc rodās kaut kādas problēmas. Un tad tie noteikti ir cilvēki, kuriem ir vērtīgi vērsties pie fizioterapeita, pat ja liekas, ka šobrīd nav nekāda nopietna trauma bijusi vai it kā nekas jau tāds. Bet, ja ir tas jautājums vai ir kaut kas, ko šķiet, ka varētu uzlabot, tad ir vērts vērsties pie fizioterapeita un tad kopā veidot tādu procesu, kurā varam sasniegt tos mērķus un tos rezultātus, ko cilvēks vēlās. Droši vien tavā tādā sporta, kas vairāk ir tāda tava sirdslietā, sporta fizioterapija, tas būtu ne tikai tā trauma, bet arī tad, ja cilvēkam īsti sportā kaut kas īsti līdz galam nesanāk, ir kaut kāds klupšanas akmens, kam viņš netiek pāri, tad fizioterapeits bieži būs tas, kurš pamanīs, tev tur nestrādā tas muskulis, tu baidies noturēt līdzsvaru uz tās kājas, vai tev ir kaut kas, ar ko tu vari padarīt arī to sportu, profesionālo sportu labāku. Jā, piešķirt kaut kādu vēl ekstra tādu papildus atbalstu tajā visā treniņu procesā, ka tu netrenējies tikai un vienīgi to savu sportu, tev ir vēl papildus lietas, kas var tavu ķermeni varbūt optimizēt, ir tāds trendīgs, varbūt šobrīd domgājiens, bet uzlabot to tavu potenciālu tavā sporta veidā, ar kaut kādām metodēm, kaut kādiem sīkumiem, kaut kādām niansēm, kas var mainīt visu tavu performanci.
Kā tu domā, ja tagad ļoti daudz cilvēku izmanto mākslīgo intelektu visādām treniņu programmām? Ja, man sāp mugura, es ierakstu mākslīgam intelektam, paprasu, ko man tagad pasākt, kā man vingrot, ko man tur darīt. Man ir, cik daudz visādi padomi. Ja? Kā tu domā, vai mākslīgais intelekts varēs kādreiz aizstāt fizioterapeitu? Noteikti nē, tāpēc, kad mēs jau runājam par to, ka tas ir tas konteksts, arī tas cilvēcīgais faktors. Bieži vien jau cilvēki atnāk uz to savu konsultāciju, un liela daļa no konsultācijas ir tā saruna. Tajā sarunā var saprast to cilvēku, kas tad ir tā viņa problēma, kas ir viņa mērķi, mākslīgam intelektam, protams, visu kaut ko var droši vien sarakstīt un pastāstīt, bet vai viņš spēja uztvert to tāpat kā cits dzīves cilvēks, droši vien, ka nē. Programmu varētu sastādīt, kādu laiku var vingrot arī ar tādu programmu, iespējams, ka var diezgan labi vingrot un viss var būt arī diezgan labi, bet šeit tad kaut kādas nianses, es domāju, ir tas, kas būtu tas iztrūkstošais faktors un, protams, tas cilvēcīgais. Reizēm arī to pieskārienu cilvēkam vajag to kontaktu, vajag to acu kontaktu un to, ka viņš sajūtās sadzirdēts un saprasts. Arī tās siltās rokas atbalsts ir ļoti svarīgs, ne? Latvijā 2/3 iedzīvotāji atzīst to, ka viņi dzīvo mazkustīgu dzīvesveidu. Cilvēki nekustās. Grūti iedomāties, jo manā burbulī, kurā atrodos es, visi kustās, visi skrien, vingro, peld, brauc ar velosipēdiem, visu, ko dara. Bet izrādās, ka tas ir tikai mans burbulis, un tā ir tikai tā 1/3, un 2/3 iedzīvotāji nedara neko. Elīna, kā tu domā, kas ir tas, kas cilvēks attur no kustības? Vai cilvēkam negribās kustēties, viņam ir bail, viņam ir kaut kāda slikta pieredze, viņam varbūt tas ir vienkārši slinkums? Kā tu domā, kas ir par iemeslu, kāpēc cilvēki nekustās, kāpēc viņi nedara, kāpēc viņi izdomā 101 atrunu? Tad, kad es padarīšu šo darbu, tad es sākšu darīt, kad man nesāpēs tur tas papēdis, tad es sākšu kustēties. Kas ir tas, kas viņus tomēr neliek viņam celties un sākt darīt? Man arī līdzīgi kā tev. Es laikam ir paveicies ar to 1/3, jo, kā jau es pašā sākumā teicu, man atrod tie cilvēki, kuri ir gatavi darīt un kuri grib darīt, varbūt viņiem kādi jautājumi, bet runājot par tām 2/3, zini kā, es to laikam tulkotu, kā atrast attaisnojumu, tas prasa aptuveni sekundi, maksimums 10, bet redzēt pirmos rezultātus, tas ir darbs mēnešiem, reizēm gadiem. Tā kā cilvēka ķermenis pats par sevi ir tāda enerģiju taupoša sistēma. Ja? Un tad, lai mēs tiešām gribētu sev to enerģiju kaut kur tērēt, mums ir jāzina, ka tam ir jēga. Ja? Un reizēm varbūt tā globālāk paskatīties, ka tas, ka es šodien patrenēšos, man ilgtermiņā dos kaut kādu rezultātu un patiešām tam noticēt, es domāju, ka tas ir lielākais klupšanas akmens, jo tie pirmie soļi, viņi nav redzami, viņi nav neredzami, nejūtami, godīgi saka. Labi, varbūt ir grūtāk piecelties no gultas, bet tāpēc, ka sāp visi muskuļi, ja? Bet tā globāli runājot, tur ir nepieciešams laiks, lai tu sajustu, ka tavs ķermenis kļūst spēcīgāks, ka tu kļūst pārliecinātāks. Tur nepietiek ar tikai zinu, kas man ir jādara. Jo, manuprāt, lai būtu tāda pat ne motivācija, bet lai tev būtu jauni jaunu ieradumu veidošana, tev viņi ir kaut kā sevi jāpiespiež iekļaut savā ikdienā. Un vai tas notiek? Mūsu ikdiena ir diezgan aizņemta. Tev ir jābūt pārliecinātam par to, ka tas rezultāts būs. Un, manuprāt, tas ir viens no iztrūkstošajiem tiem puzles gabaliņiem, kāpēc nesanāk uzsākt, turpināt, ne varbūt pat uzsākt, bet ne turpināt. Katram jau tas savs stāsts, ir kaut kādi iemesli, kas pārtrauc to procesu, bet mums ir ļoti pilna ikdiena ar dažādiem pienākumiem. Mums ir jāpierāda sev, ka šis viens darbiņš, ka viņš ir nenormāli svarīgs, lai arī varbūt šobrīd tu to rezultātu neredzi. Viss ir tikai praktizēšanā, vai ne? Ja mēs praktizējam slinkumu, tad mums būs, ja mēs praktizējam atrunas, ja mēs praktizējam kaut kādus iemeslus, kāpēc nē, tad mums viņi būs. Ja mēs praktizēsim piecelies un sāc darīt ar 10 minūtēm dienā kaut vai, tad tas arī vairosies. Ir vienkārši jādara, kamēr tas rodas par ieradumu. Ieradums veidojās 2 mēnešu laikā. Diezgan ilgs laiks, vai ne? Lai sevi piespiest katru dienu piecelties un sākt kaut ko darīt. Un ja vēl sāp, un ja vēl nav laika, un ja vēl ir tas un tas un tas. Tas ir sarežģīti, bet tāpēc esam mēs, kuri
Tev vajag to uzticības personu, ja? Jā, Kura mēs tev esam tās pavīdīs uzticības pareizā persona. virzienā. Jā, man šķiet, ka mums arī brīnišķīgi sanāk, jo mēs esam daudz pulcējuši cilvēkus ap sevi un sākuši kaut vai ar 10 minūtēm ofisā pie tā biroja galda, sākot savas online kustību pauzes, vai ne, un strādājot ar uzņēmumiem, līdz tam, ka mēs pat gatavojam parastus cilvēkus, ne sportistus, ultrataku maratonam, skrējienam, kas ir arī milzīgs izaicinājums nesportistam pieteikties un piedalīties. Tā kā es domāju, mēs esam pareizā ceļā, lai cilvēkiem veidot šos ieradumus, sākt ar sevi strādāt. Ne? Jā, Dace, par traumām sportā parunājam par to, kā tas ir, kad cilvēks satraumējās. Man liekas, ka sportistam, kuram visa dzīve no bērnības ir sports, treniņš, sacensības, tas ir darbs. Ja tas ir tādā lielā sportā vai arī tādam pusaudzim, kuram tiešām tā dzīve bijusi visu laiku piepildīta ar... Es zinu, ka tev ir daudz pusauģi, kur ir traumējušies un kur tiešām tādā lielā sportā trenējoties, pēkšņi tiek apstādināti vienā dienā un tā trauma. Kas ir tas lielākais izaicinājums un kas ir tas sarežģītākais tajā visā? Kā atgriezties cilvēkam atpakaļ un kas ir tādas, varbūt tās kaut kādi mīti un tās gaidas pēc traumas, kas ar to cilvēku notiks un kā notiek šis process un kas tev šķiet tas grūtākais? Katram jau droši vien ir personīgi savas kaut kādas grūtības, un es nevaru atbildēt par pilnīgi visiem, bet noteikti ir kaut kādas tādas lietas, kas iezīmējās sportistiem ir sevišķi vai sportiskiem cilvēkiem. Es gribētu teikt, ka šķiet, ka pēc tās traumas uzreiz vai ātri varēs atgriezties tādā pašā līmenī vai atgriezties turpat, kur pabeidza tajā brīdī, tā teikt. Bieži arī kaut kāda salīdzināšana, atkal mūsu sociālie tīkli un viss ir pilns, reizēm ir forši, ka tu vari redzēt kādu citu, piemēram, ar tādu pašu traumu un viņš dalās savā pieredzē, bet citreiz tas var arī traucēt. Tu sāc salīdzināt, viņš ir kaut kur tālāk ticis, viņam labāk veicās, ātrāk šķiet, viņš jau dara to, bet es vēl nedaru to. Tas, protams, ir arī atkarīgs no tā, kāda ir tā trauma, teiksim, cik viņa ir nopietna, vai ir bijusi kāda operācija, vai tas ir vienkārši tāda kaut kāda pārslodze, kas nedaudz tevi atmet atpakaļ, vai tāda nopietnāka trauma, kas jau ir rehabilitācijas process uz gadu vai vairāk. Tur tās nianses, protams, atšķirās, bet jā, tas psiholoģiskais faktors ir būtisks, un gan tā salīdzināšana, gan tā... Pieņemšana droši vien, vai ne? Jā, pieņemt, ka tā kā es drīkstu būt šeit, es drīkstu sev ļaut šo procesu, es drīkstu nebūt vienmēr konsistents, tā kā reizēm notiek dzīve un saslimst ar bērnu vīrusiem un izlaižu treniņu, bet es atgriežos un es turpinu jā, ļaut sev tam procesam būt un pieņemt to, ka viņš nebūs lineārs, tur būs augšas un lejas, un tas būs process. Un meklēt varbūt tās mazās kaut kādas uzvaras, tās mazās atskaites punktus, nevis tikai to gala rezultātu, es esmu atpakaļ savā tajā mīļajā sportā. Tas būs, ja strādās cītīgi, tas noteikti būs, vienkārši tas nebūs uzreiz. Diemžēl, patiesībā varbūt pat par laimi, jo tam procesam reizēm ir jāiziet cauri, lai kaut ko iemācītos, kaut ko saprastu par savu ķermeni, par savām spējām. Es domāju, arī ļoti svarīgi ir pieņemt to faktu, ka sportā nav tikai treniņš uz to panākumu, tikai ar kaut kādu augšupejošu līkni. Tātad mums ir atjaunošanās periods, kas arī ir treniņa sastāvdaļa. Un es domāju, ka ir tikpat svarīgi pieņemt to, ka trauma sportā ir arī norma, ka tas ir normāli un neizsamist, ka tad dzīve nav beigusies, ka jau uzreiz jau tajā treniņa procesā gan treneriem, gan varbūt bērnu vecākiem tas ir jāpieņem, ka darot, tā trauma var gadīties. Tas, kurš neko nedara, varbūt viņam ir mazāks risks satraumēties, bet ja cilvēks dara un ja tas vēl ir kaut kāds augstāka riska sports, tā trauma ir normāls process, tas tā ir, tas tā gadās. Un
Nav vērts varbūt tur meklēt kaut kādu šausmīgu vainīgos tajā visā un izsamist, ja, bet ir vienkārši jādara visu, lai atgrieztos pēc iespējas ātrāk un kvalitatīvāk atpakaļ. Un arī tur, domāju, ka bieži vien ir pat jābremzē cilvēki, vai ne? Sportisti ir jābremzē, viņam gribas uzreiz to rezultātu ātrāk atpakaļ, un viņam grūti iedot to laiku, bet te atkal ir tā fizioterapeita loma novirzīt viņu drusku savādākā tajā virzienā un cilvēkam varbūt tās motivēt viņu ar to, ka to laiku izmantot savādāk. To laiku izmantot varbūt kādām citām lietām, ko to nekad nav bijis laiks, kamēr tu sporto aktīvi. Ja? Kaut vienalga, vai tā ir izglītošanās, vai tā ir tie varbūt citu vingrinājumi, varbūt to, ko beidzot var padarīt, to muguru patrenēt, ja? Varbūt to stabilitāti, varbūt presīti patrenēt. Ja? Ka tas ir laiks, ka tu vari beidzot pastrādāt citādi. Nevis tikai to specifisko sportu. Ne? Tā, es tā domāju, ka tas atkal mūsu psihologi, mums laikam jāpamācās vēl tā arī tā psiholoģija, lai mums būtu pilnas tiesības teikt, ka šis... Daudz ir jārunā, jā. Ļoti daudz jārunā, jā, ļoti daudz jāstāsta, jā, ka tas ir ārkārtīgi nozīmīgi cilvēku. Ne tikai to praktisko pusi, vai ne, bet arī to emocionālo atbalstu un nomierināt. Par mītiem. Ir mums dažādi mīti saistībā ar veselību, slimībām, fizioterapiju, ar visu ko. Viens no tādiem lieliem mītiem, manuprāt, ir cilvēkam, ja viņam kaut kas sāk sāpēt, tad ir jāliekās gultā vai ir jāņem slimības lapa, kustēties nedrīkst. Piekrītat, bieži vien cilvēki šādi reaģē uz sāpēm. Ko tu, Elīna, par to saki? Šis man patīk. Sāpes, to es vienmēr visiem saviem klientiem saku, sāpes ir signāls. Signāls, ka ķermenim kaut kas nepatīk. Tas nav rezultāts. Ja? Ķermenis signalizē par to, ka iespējams kaut kāda drauda pastāv, bet tas nav jau, ka viss ir sabojāts, viss apstājās un tu nesaproti, kādā bedrē tu esi iekrits. Tavs ķermenis tev signalizē, ka paklausies, piebremzē. Mums te ir jāpiedomā, ko mēs darām, vai mēs neejam kaut kādā virzienā, kurā mums noteikti nevajadzētu iet. Un tas ir jāsaprot, ka sāpes vienmēr ir jāizvērtē. Ir jāizvērtē, no kurienes tas nāk, kāpēc tas nāk, nevis no viņām jānobīstas un jāsastingst. Elīna iedegās. Piekrīt. Laikam es par to daudz runā. Jā, pilnīgi noteikti. Jā, sāpes ir jāuztver kā impulss. Varbūt, ka šis ir tas brīdis, kad tev jāsāk par sevi domāt un rūpēties. Ķermenis vairs nesamierinās tajā brīdī. Viņš sāk Varbūt apstāties, varbūt paņem pauzīti, bet ne pauzīti tādu, ka liecies gultā gulēt, ja? Bet varbūt pamaina kaut ko savā ikdienā. Protams, atšķirās. Ir jau arī tādas situācijas, jā. Sāpju veidi ir nenormāli daudz un dažādi un atšķirīgi. Mums, protams, ir jāizvērtē, kas tajā konkrētajā brīdī ir noticis, bet ja mēs runājam par to lielāko daļu, lielāko daļu sāpēm, ar kādām sadzīvotie cilvēki mūsdienās, tas ir kaut kāds pārslodzes mehānisms, un tad ir jautājums, kāpēc. Jā, un pārslodz varbūt ne tikai darot, bet arī sēžot un neko nedarot. Sēdēšana ir darīšana. Pareizi, sēdēšana ir darīšana, bet arī gulēšana. Ja mēs paši kādreiz piefiksējam, nedod Dievs temperatūru un 3 dienas ir jāpaguļ gultā, tad sāp viss maliņas ceļoties augšā, vai ne? Tā kā, katra tā situācija ir ļoti izvērtējama. Pēc traumas vai operācijas viss būs kā agrāk. Ko tu, Dats, par to saki? Mēs jau nedaudz pieskārāmies šim laikam, ka droši vien ne uzreiz būs kā agrāk. Ja darbs tiek ieguldīts, tad būs tas rezultāts, kādu cilvēks vēlās sasniegt, bet viņš iespējams nebūs uzreiz, un viņš iespējams nebūs tik ātri, kā cilvēks ir iedomājies sākotnēji. Bieži vien. Atkal, protams, atkarīgs no visādām niansēm un traumu mehānismiem un tam līdzīgi, bet nebūs droši vien uzreiz tā, kā bija iepriekš. Situācijas daudz un dažādas, vai ne? Un arī tas, vienalga vai tā ir trauma vai operācija vai saslimšana, katram būs tas individuālais stāsts un bieži vien, diemžēl, nebūs, pilnīgi tā kā agrāk. Ja? Ir arī situācijas, kad nebūs. Bet varbūt būs labāk, ja tu beidzot būs sācis kaut ko darīt, to, ko tu iepriekš nedarīji, vai ne? Tā kā tās situācijas ir dažādas un galvenais ir kā atkal tas pats darīt, vai ne?
darīt, turpināt darīt un būt līdzestīgam. Jā, piedalīties tajā piedalīties procesā. Nevar atnākt pie fizioterapeita un izārstē mani, izdari man tā, lai es atkal varu piedalīties sacensībās. Tas jau ir kā cilvēka darbs. Mūsu darbs ir viņu atbalstīt, bet tas darbs ir jāiegulda cilvēkam pašam. Tieši tā. Magnētiskā rezonansē atrada man dažādus svešvārdus. Un cilvēks izlasa dažādus svešvārdus. Bieži vien tie svešvārdi mūsu izpratnē ir pilnīgi norma, bet tā cilvēka izpratnē tas izklausās vienkārši briesmīgi. Bieži vien pie manis atnāk cilvēks, un es uzdodu jautājumu, par ko jūs sūdzaties, un viņš man saka, magnētiskā rezonansē man atrada to un to un to. Es saku, bet par ko jūs sūdzaties? Tad kā ir jums, meitenes, ko jūs par to sakat, ka jā, par tām izmeklējumu, diagnozēm un kā cilvēki interpretē un ko cilvēki iesāk ar šo. Elīna, ko tu saki? Manuprāt, atslēgas vārds te ir tas, ko tu jau teici, interpretācija, jo tad, kad tu izlasi kaut ko tu nesaproti, bet tu pilnīgi noteikti nojaut, ka tas nav nekas labs, ja? Tad, manuprāt, tur arī uzreiz ir aizsarga mūri augšā. Tev nervu sistēma vienkārši norēģēja kā uz... kaut kas man ir salūzis, kaut kas tur normāli nestrādā, kaut ko es sev esmu nodarījis. Jo cilvēki viņam arī nojauš, ka varbūt tas dzīvesveids nav veids tā kā gluži augšā kalnā visu laiku, ka tu paliec spēcīgāks un izturīgāks. Un tajā momentā, kad kaut kas nobrūk un tu izlasi tos vārdus, kas tur ir rakstīti, ja? Tad varbūt ir tāda vilšanās sajūta, ka tavs ķermenis kaut ko nav izturējis, un tad kur ir arī atbildi uz to ļoti sarežģītā veidā. Bet jā, tam ir savu plusu un savu mīnus, ka mēs visi tagad varam piekļūt, izlasīt, jo tev ir jāsaprot, ka ja tu nevar to interpretēt, tu principā tev nav šīs informācijas. Ja, labāk, lai viņas tad nav. Jo citādāk, ja tu izveido tādu baiļu un aizsargu mūri, ka tev šķiet, ka ar tev ķermeni kaut kas ļoti nav kārtībā, tad arī tā nervu sistēma viņa tev ļaus tagad brīvi kustēties, nemazināsies sāpes, jo viss ir tāds sastindzis un nesaprot, kas tad tagad notiks, līdz man kāds tur tālāk pateiks, kāds ir nākamais solis, ko es vispār drīkstu darīt. Pat, ja principā sajūta ir diezgan normāla un visu tu vari darīt. Pat tad tā aizsarga reakcija var tev izraisīt tādu pilnīgi, ka tev ir reāli bail kustēties, bail kaut ko darīt, bail pašam, es nezinu, iet ārā paskriet, ja tu redzi, ka tev tur ir uzrakstīts kaut kas, tur ir, nezinu, ir daudz variantu, mēs viņus zinām, labāk skaļi neteikt. Cilvēki sāk definēt savu dzīvi ar to savu kaut kādu. Un tad ir ChatGPT, kas tev pastāst, ja tur ir izslīdējis vai kaut kas izlaicis ārā, un tad ir atkal tāds, es vienmēr, piemēram, uzsveru cilvēkiem, ka ķermenis tā ir dzīva sistēma. Tā nav mehānika, un tur ir milzīga atšķirība. Mēs nelūstam tādā izpratnē, kā salūst mašīna. Mēs neslīdam, mums iekšā nekas tur neslīd tādā izpratnē, kā varētu slīdēt, es nezinu, akas vāks aizslīd, ja, kaut kur projām. Mums viss ir ļoti tuvu kopā iekšā, visur ir kaut kādi šķīdrumi, kaut kāda vietiņa blakām, kaut kas, kaut kur, kaut ko. Tas viss ir tāds... tas viss ir dzīves, tas viss ir, tur notiek lietas, tur notiek procesi visu laiku. Tas nav tā, ka viss sajiet grīstē un tur vairāk nekas principā nav darāms. Un tad atnāk pie manis un tad parāda to savējo, savu diplomu. Un es tā paskatos un... Tad nekā tāda nav. Labi, kas par problēmu? Tad cilvēks apmūst, kas par problēmu, kur rakstīts. Tad kas ir par problēmu? Ja? Jo šajā gadījumā, tur varbūt tās lietas, kas tur ir sarakstīts, un diezgan bieži tā ir, nemaz nav tā lieta, kas varbūt izraisa konkrēto sūdzību. Un tādu gadījumu ļoti bieži. Tātad mēs neārstējam bildes. Mēs neārstējam bildes. Jā, bet citreiz varbūt, protams, ir arī gadījumi, ka tas izmeklējums ir svarīgs, bet varbūt tas nebūtu es nesaku, ka viņi nav svarīgi. Viņi ir ļoti svarīgi. Es saku, tas, ka mēs varam redzēt, bet nevienmēr... cilvēks, kuram nav izpratnes, viņš nevarēs to interpretēt. Nevar to interpretēt, un varbūt arī nevajag. Ja?
jā, tiešām nevajadzētu. Arī tas jau ar mums ar daudzām lietām ir arī ar zāļu anotācijām, vai ne, ar pamācībām. Labāk to visu citreiz nelasīt. Un atstāt. Uzticēties ārstam, uzticēties fizioterapeitam un nemeklēt tos jautājumus apkārt, bet meklēt pie tā profesionāļa, kurš izskaidros, pastāstīs un iedos to padomu, ko darīt. Ne? Nedefinēt varbūt arī sevi kaut kādā tādā diagnozē, kas tur ir izlasīts. Nezinu. Man ir diska trūce, es esmu cilvēks ar diska trūci, es nevaru darīt tur, nezinu, kaut ko cilvēks ir izdomājis, ka viņš nevar darīt, tāpēc, ka viņam ir tas. Nē, ir jāstāsta, ko tad tā diska trūce, ja viņa tur ir, vai viņa tev vispār kaut ko traucē. Bieži vien ir tā, ka tāda, un tad, kad sāc tālāk ar cilvēku runāt, un bieži vien izrādās, ka tā diska trūce bija pirms 10 gadiem, kas vispār vairs neskaitās. Un cilvēks dzīvo šos 10 gadus ar šo domu, kas viņam ir atrasta izmeklējumā, ka viņam ir visa dzīve ir pakārtota disku trūcē, kas ir magnētiskā rezonansē, nevis viņa paša sajūtām un savam ķermenim, kuru viņš vada. Jā, tad vai skriešana bojā ceļus? Ko Dats saka? Skriešana bojā ceļus? Īsa atbilde droši vien manā uztverē ir nē. Viss atkal ir jautājums par niansēm un detaļām. Ja tas ir vienīgais, ko tu dari, un tu to dari tā pārgalvīgi, varbūt nedozējot, nepiedomājot pie šī procesa, pie atjaunošanās, pie savas vispār kopējās dzīves, miega un stresa un citām kaut kādām fiziskām aktivitātēm, tad tas var būt kā kāds katalists kādām ceļu locītavas problēmām, bet tad ir jāstāsta atkal, protams, uz to visu kopējo lielo bildi, cik daudz, cik bieži, kā to slodzi dozē, vai dara kaut ko citu bez skriešanas. Būtu jau vērtīgi mums visiem dažādot to savu fizisko aktivitāšu spektru, tā teikt, ķermenim patīk dažāda slodze. Nevis tikai vienveidīgā, pieņemsim, skriešana. Jā, atkal viss ir par mēru, vai ne? Cik daudz, par dozēšanu un dažādību. Dažādi impulsi ķermenim, vai ne? Un nepietiek skriet un tikai skriet. Kā es saviem klientiem saku, skriešana ir smags fizisks darbs. Muskuļiem, visiem muskuļiem. Ja? Jo tev ir nepieciešams gan spēks, gan izturība. Viss, tu nevari izvēlēties. Man būs tikai izturība, man būs tikai spēks. Tad kaut kādā brīdī tā slodzes tolerants viņa neizturēs. Atsakās, vai ne? Jo arī ne tikai muskuļiem, arī visām saišu sistēmai un locītavām kauliem ir vajadzīga šī vertikālā slodze. Protams, mēs to zinām, ka mums ir vajadzīga vertikāla slodze, un tas trieciens mazliet ir vajadzīgs, lai būtu kaulu blīvumu, lai mēs uzturētu. Bet viss ir ar mēru, un nepietiek tikai skriet. Diemžēl ir jādara vēl kaut kas, un ir jānostiprina muskuļi, gūža, cēlis, potīti, lai to celi pasargātu. Tas cēlis sāpēs nevis skriešanas dēļ, bet kāda muskuļu disbalansa dēļ, vai ne? Un tāpēc, ka netiks pietiekami darīts vēl kaut kas. Jā, vai vienkārši, pavisam vienkārši arī pārslodzes dēļ. Pārslodze, jā. Vienveidīga slodze, atkārtota, bez kaut kāda papildus impulsa cita veida. Vai pietiek ar vienu vizīti pie fizioterapeita? Vai var vienā atkarīgs no situācijas? Vai var vienā vizītē atrisināt problēmu? Atkarīgs no problēmas. Šajā gadījumā, ja atnāk pie fizioterapeita un vienīgā problēma ir magnētiskās rezonanses izmeklējuma atbilde vai slēdziens, bet sāpju nav, tad iespējams pietiek ar vienu fizioterapeita vizīti, kurā izskaidro, kāda ir tā situācija, kāda ir tā problēma un kas varētu palīdzēt. Bet atkal atnāk kāds, kuram ir jāsadzīvo ļoti lielām sāpēm, un tur jau stāsts būs cits. Vai kāds, kurš grib atgriezties sportā, vai kāds, kurš grib sākt nodarboties ar kādu veidu sporta aktivitātēm. Tas viss ir atkal atkarīgs no cilvēka, no situācijas. Cik viņš ir līdzestīgs un investēts tajā procesā. Būs gana daudz cilvēku, kuriem varbūt uz kaut kādu laiku noteikti pietiek ar to vienu vizīti, kurā tiek izrunāts, izskaidrots, iedots kaut kāds uzdevums, ko darīt. Un, ja tas cilvēks ir apzinīgs un apņēmīgs, viņš to arī var pats droši darboties. Man nav jāstāv vienmēr blakus un
jāapaksta. Es arī neuzspiežu. Cilvēkam jau ir jāiemācās pašam sajust. Viņš nevar paļauties uz to, ka viņam vienmēr kāds blakus stāvēs un bakstīs, kā pareizi darīt. Ir jāsajūt savā ķermenī, kā to darīt. Un tad, protams, ir tādi cilvēki, kas to var, un ir cilvēki, kuriem varbūt vajag vairāk to būšanu blakus un to kontaktu ciešāku. Tas ir par tādu ilgtermiņu darbu. Bet, piemēram, ja cilvēkam sāp, man šodien sāp, pamodos sāp muguru, pieņemsim, muguras lejas daļa. Es atnāku pie fizioterapeita, glāb man vajag, lai man šodien vairs nesāp. Vai var fizioterapeits vienā dienā izdarīt kaut ko maģisku, lai tās sāpes pārietu tepat un tūlīt šodien? Ir gadījies arī tā. Var gadīties. Ja tā patiešām ir muskuļu spazma, tu tur pastāsti kaut ko parādi, padara ar mīkstiem audiem pastrādā, un reizēm cilvēks patiešām aiziet, viņš ir nomierinājies, viņš ir sapratis, ka varbūt viņam tur nemaz tāda krīze nav, kā viņam sākotnēji likās, viņš ir izkustējies, pamobilizējis locītavas, viņam ir pastrādāts ar tiem audiem kaut kur apkārt tai konkrētajai zonai, kuri varbūt arī visi ir sastinguši un nobijušies no tās jaunās situācijas. Un viņš tad savu klausies, Elīna, reāli labāk palika. Un tad, tad tādā gadījumā... Vai tas strādās ilgtermiņā? Atkal es to nevaru pateikt, jā vai ne. Jā, varbūt strādās. Varbūt tas patiešām bija vienkārši, es nezinu, sanāca viņam, jo sāpes jau vispār nenormāli interesants. Ja? Tas ir tāds... ļoti daudz mehānismu atkarīgi kaut kāda tāds kopējs faktors, kas beigās tur ir kā sāpes īstenojies. Un, varbūt tas strādās, varbūt tas nestrādās. Un šajā gadījumā laikam ir svarīgi, kas ir bijis tas provocējušais faktors. Ja tā ir bijusi pārslodze un viņš vienkārši ir maucis, vispār negulētas naktis, slodze sēdoša 12 stundas, un tad beidzot viņš sāk atslābt un kustēties, tad tas strādās. Ja tas ir jau kā patērns, kad viņš atgriežas un nekā netiek, protams, tur mums ir jāmaina kaut kādi ieradumi, kaut kādas ikdienas aktivitātes. Domāšanas veids, tas ir, kā tur bija tas sarežģītais emocionāls, sociālais, tas faktors, sāpes ir sarežģītas un cilvēki ir dažādi. Mums ir jāsaprot tas, ka mēs katrs esam atšķirīgi un tas ietekmējošais fons ir nenormāli mainīgs un katram viņš būs individuāls. Lai būtu rezultāts, cik ilgi ir jāstrādā? Piemēram, lai būtu tas rezultāts, ka es nostabilizēju savu muguru. Pieņemsim, man sāp mugura, man nepietiek kaut kāds muskuļu spēks, kaut kāda aktīvā stabilitāte mugurai. Es daudz sēžu, vai arī es atkal nekustos, par maz atkal kustos, vai ir... Ar vienmēr sakot, tās ir muguras sāpes. Cik ilgi cilvēkam ir jārēķinās ar kaut kādu laiku, kas viņam būtu jānāk pie fizioterapeita, un cik tas būtu bieži? Pieņemsim, ja viņš mājās ir gatavs darboties, strādāt, ar sevi tos iedotos vingrinājumus, un kaut kāds pamainīt dzīves paradumus, kas viņam ir izprovocējis šis muguras sāpes, tad ar kādu laiku cilvēkam ir jārēķinās, ka viņam paliks labāk? Šito tu paņems. Laikam tas labs fizioterapeits saka, depends, ir atkarīgs no visiem tiem faktoriem, ko Elīna jau minēja. Nav tādas droši vien vienas. Bet piekrītat, ka cilvēki grib zināt. Viņi grib zināt, viņi grib rēķināties ar laiku, ar līdzekļiem, kas viņam būs. Piemēram, ja viņš atrodas kādā rehabilitācijas centrā vai slimnīcā vai kādā iestādē, kur viņam ārsts ir nozīmējis 5 reizes, 10 reizes, vai mēs varam mērīt šajās reizēs un atkal, kad to rezultātu gaidīt? Sāp kā sāp, kas nav riktīgi. Tad es domāju, ka šeit ir tad jārunā, protams, atkal ar to cilvēku un jāskaidro, ka varbūt sāpju neesamība nav tas vienīgais, ko var sasniegt ar šo procesu. Mēs atkal par tām mazajām uzvarām. Man sāp retāk, man sāp mazāk. Es varu vairāk izdarīt, es jūtos stiprāks, man ir vairāk enerģijas, un visi šie te mazie punkti, kas īstenībā nav nemaz tik mazi, man liekas, diezgan vērtīgas tādas atskaites punkti, ko sasniegt. Un varbūt man ik pa brīdim vēl joprojām pasāp tā mugura.
Bet viņa sāp mazāk, viņa sāp Un retāk. šo atskaites punktu varētu dabūt, piemēram, pēc mēneša. Agnes mums gaidīja. Jā, mēnesis, vai ne? Un atkal par to ieradumu, kurš izveidojās 2 mēnešu laikā, tad jau tā kā vajadzētu aiziet jau tādā normālās rūpes par savu ķermeni, vajadzētu būt kā tādai zobu mazgāšanai vai paēšanai, vai ne? Ka tas ir normāli to darīt regulāri, tā kā tas ir normāli, ja? Tā kā tā ikdienas sastāvdaļa. Bet, jā, ka... Tas 5 un 10 reizes, ko dakteris ir izrakstījis, tas ir, es pat nezinu, tas ir no kaut kādiem, nezinu, no kurienes kaut kādi tie skaitļi ir izdomāti, vienkārši birokrātijas kaut kādas. Bet, tad, kad viss ir tā akūtais, tu esi kaut ko iemācījies par savu ķermeni un ir bijusi tā sadarbība, piemēram, pēc tā mēneša 2, ja, kad varbūt ir aktīvāk tā sadarbība bijusi. Ar saviem klientiem parasti mēs tur norunājam, ka viņi nāk pie manis, mēs to saucam tā par tehnisko apskati. Jā, Lai gan cilvēks no mašīna ir. Jā, tāpēc es saku tikai šitā, jo tā ir bioloģiska sistēma, jā, nekas nenotiek mehāniski, bet ar dažiem atkarībā, protams, no tās slodzes, kādā viņi tur dzīvo un kas viņus interesē un ko viņi ikdienā dara, tad vai pēc 2 nedēļām viņi atnāk pie manis un varbūt kaut ko jaunu iemācās vai kaut ko jaunu grib uzzināt, vai tad, ja tā ikdienas aktivitāte ir mazāk, tad dažiem mēs tiekamies reiz mēnesī vai pat vēl rētāk, un tas ir pilnīgi normāli, tas strādā, bet tas vienmēr ir atkarīgs no tā, kādas atkal ir tās vēlmes. Pret sevi, tā līdzestība. Tā cilvēka būšana šeit un tagad tajā mirklī, kad viņš ir atnācis uz vizīti, nevis tikai ķeksītim. Man ir bijis tāds, diemžēl tādas situācijas ir bijušas. Cilvēks, kurš dara ļoti, ļoti ilgu stundu sēdošu darbu, un kad es saku, tā nevar dzīvot, nekas nemainīsies, ja nemainīs šo savu ikdienas rutīnu, tad man cilvēks saka, bet kā? Es taču nāku pie tevis. Tas ir 1 reize nedēļā. Uz 1 stundu un pārējās ir 12 stundu darbs sēdus, piespiedu pozā. Bet tas, kā es taču nāku pie tevis, tas ir tā, ka, tev vajag, es nāku. Man vajag, viņš atnāk, bet viņš nav absolūti te. Viņš vispār pat nemēģina sajust, kas notiek viņa ķermenī un vispār kaut ko nav gatavs mainīt neko tajā. Tas ārkārtīgi svarīgi ir, ka viņš atnāk un ir tur. Un ir tur ne tikai fiziski, bet arī mentāli klāt un ir gatavs līdzdarboties, jo mēs jau neviena vietā neko nevaram izdarīt. Kaut kāda arī varbūt likšana tā fizioterapeita vai kā ārsta arī kaut kādā augstākā tādā. Viņš man izdarīs, es pie viņa atnāku, lai viņš mani izārstē. Bet tā jau ir tāda, manuprāt, atbildības novilšana no sevis, kad nevis tu pats esi gatavs patiesībā strādāt un saprot, ka tā ir tava problēma, tev tas traucē, ka tu mēģini to nodot kaut kādā veidā citam, kad kādam citam ar to ir jātiek galā. Nestrādā tas ķermenī. Tā tas nestrādā. Tātad. Ko mēs teiksim cilvēkam, kurš ir nogurs no savām sāpēm, kā mēs šobrīd klausītājs, kur mūs klausās, kur saprot, ka vajag kaut ko sākt darīt, bet nevar saņemties. Man viss sāp, un no ko tad, lai es vispār sāku? Ko teiksim? Ar ko lai cilvēks sāk? Ko viņam darīt? Viņš pierakstīsies vai uz sporta nodarbību, vai pie fizioterapeita, vai kaut kur, vai pats izdomā sākt kaut ko darīt. Kā viņam sākt? Manuprāt, jāsāk ir nevis ar lieliem mērķiem, ka es tagad pirkšu abonementu sporta zālē, iešu 4 reizes nedēļā. Tīpaši, ja tas nav darīts, pirms tam jāsāk ar maziem solīšiem, kaut kādas ikdienas rutīnas jāizveido. Parasti es ar saviem klientiem mēs izveidojam 5-7 vingrinājumu kompleksus, kur vienkārši ir jāizdara katru dienu. Saku, tu nemaz atpakaļ pie manis nenāc, ja tu neesi izdarījis katru dienu šo. Jo tieši tās mazās uzvaras, viņas var novest pie nākamā soļa. Mēs nevaram lekt
tīpaši, ja tur vēl ir iesaistīts ķermenis, sāpes mums nevienam neizraisa pozitīvas emocijas un prieku. Tas nozīmē, ka nav jau arī tāds pacelāts stāvoklis tajā momentā cilvēkiem psihoemocionāli pareizi. Un tad tieši tas, ka tu saproti, ka varbūt tev nebūs tagad katru dienu uz paklāju stundu jāvingro, lai tev paliktu labāk, bet ka tu sāc maziem solīšiem, pamani kaut kādas pozitīvas iezīmes tajās savās sajūtās, vai kaut kādas ikdienas mazas pārmaiņas, vai nu darba vidē, vai nu savos, kā jūs teicu, ieradumos, ka tu tur nevis varbūt aizēju uz darbu un nosēdi, cik tur 12 stundas bija pēc kāds, wow, bet nosēdi visas tās stundas, bet uzliet to timerīti, viņš tev noskan ik pēc, labi, sāksim pēc 2 stundām, un ka tu izkusties, piecelies, apstaigā riņķi. Tādas mazas nianses, kuras izmainot, var reāli sajust, ka paliek kaut kas labāk, kaut kas stabilāk varbūt jūtās un varbūt tā sāpju sajūta mazinās. Tas, manuprāt, būtu tāds pirmais solis. Tātad konkrēts padoms. Jā. Reizi stundā piecelies un 10 minūtes izkusties. Vienkārši izkusties, vienalga vai uzkāp pa trepēm, izēja apēj kādu līkumiņu, apēj savai darba vietai, mājai, apēj apkārt vai pacelies pirksgalos 5 reizes un 3 reizes pietupies, bet kaut ko izdari, lai tu būtu izkusties, lai tu veido ieradumu ik pa šai stundai, piecelties un pamainīt. Vai pamainīt pozīciju, vai piecelties, kā iekārtot savu darbu vietu tā, lai to būtu tas stāvgalds, kur piecelties, vai un pamainīt šo pozīciju, mainīt, ne tikai stāvēt, bet sēdēt, stāvēt, runā pa telefonu, piecelies kājās, ne? Bet sāc veidot šos ieradumus, piedomāt pie tā, kā tu atrodies tajā brīdī, kādā stāvoklī, vai tu visu dienu tomēr sēdi, vai tu tomēr piefiksēt, vai ne? Visu laiku piefiksēt, es taču piecēlos, kamēr runāju, tā tad es stāvu kājās vai staigāju pa biroju, piemēram, vai ne? Kāda ir visbiežākā motivācija cilvēkam sākt kaut ko darīt? Kas motivē? Sāpes, svars, vēl kaut kas? Gribu labi izskatīties vai gribu līdzināties visiem, kas sociālos tīklos liek savas lielās uzvaras? Vispār. Es esmu 3 bērnu māma, es motivācijai neuzticos. Es nezinu, vai es vēl vispār zinu, kas tāds ir, jo, manuprāt, motivācija pati kā tāda, viņa tā nestrādā. Es nezinu, kuram tev strādā, Agnes, motivācija. Kas tas pats vispār? Kas tas ir, jā? Tas man ir svešvārds. Manuprāt, tev ir jāizcīna sevī tā iespēja būt šajā ziņā disciplinētam. Vienkārši jāizcīna, jāpietur sevi īsākā pavadā un jāliek sev darīt to, kas varbūt arī nevienmēr tu būsi motivēts. Neviens nav vienmēr motivēts. Dzīve mums šeit dod tik daudz vienlaicīgi, ka tu nevari būt tajā visā motivēts. Es tā uzskatu. Varbūt domas dalās, bet... Es sevi motivēju un disciplinēju ar to, ka es piesakos dažādām sacensībām. Mans hobijs ir maratona turisms. Es piesakos, piemēram, Romas maratonam. Vēl neesmu pieteikusies, bet ceru, ka pieteikšos. Es pasaku tagad skaļi, tā tad mums būs jādara. Vai arī pasaku kādam skaļi. Es tagad skriešu Rīgas maratonu, tad man darba kolēģīši, mīļā komanda uzdāvina šo dāvanu vārdu dienā, un man vairs nav atpakaļceļa. Man tas ir jādara. Un tad, kad man tā motivācija trūkst un gribās paļauties slinkumam, darbam un vēl miljonus atrunām, tā, mans kolektīvs, manas meitenes man ir šo uzdāvinājušas, Viņas zina, ka es varu. Varbūt, ka viņas tā nemaz nedomā, bet es sev to esmu iesaku, kā es esmu atbildīga par to. Man tas ir jāizdara. Un tad, ja pietrūkst man iekšējā motivācija, tad man vajag šo ārējo. Un es to saucu par motivāciju. Vai es esmu kaut kur pieteikusies? Nē, mani gan motivē, gan disciplinē. Un katram jau tas būs savādāk. Citam varbūt tas ir liekais svars, no kur viņš beidzot grib tikt vaļā. Ja? Citam varbūt tās būs tās sāpes, no kurām grib tikt vaļā. Cits varbūt kādam palīdz pat nevis tādas kaut kādas āršķirības, izskats, svars, kaut kādi tādi mērķi, bet bišķīt atvērt to skatījumu un pastīties tālāk dzīvē. Kādas es gribu savas vecumdienas. Bet tādies vai būs motivācija? Bet savā ziņā var būt. Cilvēkam tas
tie īsie kaut kādi sprīži, viņi izbeidzās, pazūd tā motivācija. Tu nomet to svaru un tālāk. Nē, kopumā, globāli domājot, protams. Jācer jau, ka cilvēks ir vienkārši ieviest to savā ikdienā, to aktivitāti. Viens no mūsu kopīgajiem, nedrīkstam teikt pacienti, klienti, kā mēs saucam, pacienti. Mums tomēr ir pacienti. Mani klienti. Okay. Tātad mums ir kopīgs klients, kurš nāk uz profilaktiskiem treniņiem. Ja? Viņš teica, ka viņa motivācija ir vecumdienās ar savām meitām un mazbērniem dejot uz galda līdz 4 rītā un ballēties. Es domāju, ka šī ir brīnišķīga motivācija. Tas ir ilgtermiņa darbs. Tas ir ilgtermiņa darbs, jā. Tas ir uz ilgāku laiku, nevis, es tur nezinu, uz vasaru gribu ielīst kaut kādās biksēs konkrētās. Arī tas ir labi. Es domāju, ka sievietes bieži motivē, jā. Bet tas ir tāds atskaites punkts, un tas vizuālais, man liekas, ir uz īsu brīdi. Vienā brīdī tev tā kā, labi, es ielīšu tajās biksēs. Tur jau arī prasības pret sevi, protams, mainās. Mainās tās vērtības, vai ne? Kādas vērtības, jā. Bet, globāli teikt, protams, ir tāds viens ir jāizvēlās. Ja mēs domājam par cilvēku kopumā, protams, ka galvenais motivators, manuprāt, ir sāpes, lai kaut ko sāktu darīt. Kāda ir biežākā kļūda pēc traumas? Droši vien nedarīt neko. Vai, pieņemsim, ja par piemēru mēs ņemtu kādu skrējēju, kuriem bieži vien ir kādas pārslodzes traumas. Cilvēks skrien, satraumējās, kaut kas sāk sāpēt. Labi, 2 nedēļas pauzīt no skriešanas, un tad atkal sākam skriet, un problēma atkal ir atgriezusies. Bieži vien pat varbūt nav pilnībā jāaptur tas savs treniņu process, ir jāizvērtē viņš. Varbūt vajag to fizioterapeitu konsultāciju, varbūt vajag treneri savu skriešanas, nevis vienkārši pašam savu galvu, bet tā doma un tā kļūda droši vien ir tajā, ka tikai un vienīgi trenēties, satraumēties, pauzīti, neko nedarīt un tad atkal sākt to pašu, bez kaut kādām izmaiņām tajā procesā. Tu to turpinās darīt, tad vienkārši tā problēma atgriezīsies, jo neesi risinājis problēmu, tu atpūties. Varbūt tev pat nevajadzēja tik daudz atpūsties, tev vajadzēja samazināt to slodzi, bet neizslēgt viņu pilnībā. Kas par sportistiem tādā treniņu sasniegumu un traumu situācijās? Kas pietrūkst visvairāk sportistam? Grūti atkal runāt par citiem. Bet, par saviem klientiem. Tu vienmēr vari tas, ko var redzēt, varbūt ka sportists vai sportisks cilvēks jau ir tas pats cilvēks. Viņam ir tādas pašas bailes un tādas pašas varbūt neziņas un neizpratne reizēm par savu ķermeņa spējām. Varbūt pietrūkst arī tā daudzpusīgā pieeja tam savam treniņu procesam, kad tiek trenēts tikai un vienīgi tas savs sporta veids, bez papildus spēku treniņiem, bez kaut kādas dziļās muskultūras trenēšanas, bez atslodzes pietiekamas, pietrūkst tāda pamati. Jā. Par maz laiks veltīts pamatiem, tai bāzējiem. Jā, iespējams, vienkārši nav tā izpratne. Bieži vien nav izpratne par to, kas nepieciešams, bez tā sporta veida paša. Mēs ļoti daudz runājam par to, kā cilvēki atliek, atrunājās, tur nesāk darīt, baidās par bailēm, bet tad ir vēl viena milzīga cilvēku daļa, kur ignorē savas sāpes, kuri neņem vērā, viņi turpina iesākt to, turpina savu dzīvē, neko nemaina, neskatoties to, ka sāp, viņi varbūt iedzer kādu pretsāpju tableti, noignorē to, ka tas neskaitās, noliek maliņā, izslēdz, tā kā tas nebūtu. Ja, protams, līdz vienam brīdim, kad tas sāp tik neciešam, ka ar to vairs nevar sadzīvot. Ko jūs sakat par to, kāpēc tā notiek, kāpēc cilvēki neieklausās ķermenī, kāpēc viņi noignorē to, kas notiek un dzīvo ar sāpēm? Jo bieži vien tas ir kaut kāds varbūt tās darbs, atliktā veselība. Man liekas, ka ir milzīga problēma, ka atlikt pašu galveno, atliekam veselību. Rūpējamies par mājām, rūpējamies par bērniem, rūpējamies par darbu, protams, daram savu darbu, kaut kādus milzīgi izaicinājumi, milzīgas ambīcijas, milzīgi mērķi. Ja, kas ir tagad šito izdarīšu, tad šis projekts beigsies, tad gan. Un tad es tagad strādāšu caurām naktīm, un tad man būs atvaļinājums. Un rezultātā ir tā, ka pienāk atvaļinājums, un tad cilvēks ir noplīsis. Un no tā atvaļinājuma nav nekāda jēga. Ko jūs par šo sakat? Varbūt tur,
Es domāju, ka tur noteikti loma spēlē tas, ka tu kaut kādā līmenī saproti, ka tev būs tam jāvelta laiks un ka tas prasīs kaut ko no tevis tik galā ar šo problēmu. Un iespējams, tas ir tas iemesls, kāpēc cilvēki atliek iešanu pie zobārsta, jo tu saproti, ka tev tur būs jāiet, tur iespējams pēc tam vēl kaut kas būs jādara. Kaut ko tur atradīs. Un arī nauda būs jāmaksā. Nauda būs jāmaksā. Es domāju, ka tas pats faktors, ka tu saproti, ka tas no tevis kaut ko prasīs. Un tu saproti, ka tu arī esi noteikti vainīgs, ja savā ziņā, ka tā ir, ka tas ir tavs ķermenis un tu tur esi nonācis un šobrīd atrodies. Un tas ir tā kā gan... Tas ir arī savā ziņā, manuprāt, mierinošs faktors. Es domāju, ja jau es te sevi novedu, es esmu vainīgs un man ar to tagad ir jāsadzīvo. Tas var arī būt par iemeslu, kāpēc tu atliec šīs problēmas risināšanu. Bet es to tulkotu tā, protams, atkal cilvēki daudz un dažādi un iemesli, kāpēc, piemēram, ka tu pats sevi noliec varbūt zem visiem citiem un es jau kaut kā tikšu galā un izdzīvošu galvenais, lai visi tur ir ģimenē pāēduši, saģērbti, aprūpēti, aizvesti visu un tev vienkārši reāli it kā fiziski neatliek laika, lai gan, ja tu tā padomā, vai tā tiešām ir, vai tu vienkārši sevi par zemu novērtē visā šajā izdomātajā hierarhijā, kurā nedrīkst par sevi nerūpēties, jo tad tu neesi arī citiem tādā formātā, kādā tu varētu būt. Bet vienkārši atkal es atgrieztos pie tā, ka tā ikdiena ir tik steidzīga, ir jāprot, ir jāmācās nomest pa tām bremzēm, kad ķermenis kliedz pēc palīdzības, jo ķermenis nav vājš, viņš nav neizturīgs. Ārprātīgi adaptīva sistēma tā ir. Kādas slodzes ķermenis ir spējīgs pārvarēt, tas viss ir vienkārši prātam neaptverami, cik tas viss ir izturīgs un spēcīgs. Un tas moments, kad sāk liekt pēc palīdzības, ja mēs to ignorējam, kaut kādā, pat, manuprāt, dziļākā mērā pazūd druscītiņ tā sajūta, ka tu esi spējīgs arī citās jomās varbūt pārvarēt kaut kādas grūtības. Es to tā uzskatu. Kontrole varbūt kaut kāds, ka zūd. Vai kaut kāds, nezinu, pat tos pašus sportistus atkal ņemot, negribās izkrist varbūt no aprites. Es varu turpināt spiest cauri, es vēl varu izturēt. Atkal tas pats, ka tu neņem vērā to, ka tas ir signāls. Liekas, varbūt arī baidās, ka nevarēs atgriezties. Ja es tagad apstāšos, tad es nevarēšu būt tur, kur es esmu. Bet īstenībā arī konkurence var būt labāks. Pat, ja tu tā kā dotu sev iespēju. Varbūt arī tā ir konkurence, ka manā vietā būs cits. Jā. Tas, es domāju, ir ārkārtīgi, jebkurā sporta veidā, vai ne? Sociāls. Jā, viss tas kopā. Visi kopā, jā. Jā, noslēgumā gribu atgādināt, ko mēs gribam cilvēkiem pateikt, ka kustība un tādas cilvēka ķermenis ir radīts tam, lai tas kustētos. Un tas ir normāls, dabīgs stāvoklis, un mums ir jākustās, un ar kustību mēs varam dziedēt. Es domāju, ka mēs visi par to esam pārliecināti. Varbūt kādreiz vajag medikamentus, varbūt kādreiz vajag vēl kādu palīdzību no malas, bet primāri mēs varam aizkavēt problēmas, saslimšanas, sāpes, laicīgi sākot kustēties, gudri kustoties, un bieži vien mēs varam izārstēt dažādas problēmas tieši ar kustību. Un no kustības nevajag baidīties un sākt laicīgi, gudri, pakāpeniski, pa bišķītim. Cerams, ka šī saruna cilvēkiem iedeva kaut kādu iedvesmu, kaut kādu drosmi, varbūt sākt ar sevi strādāt, un varbūt kādu iedrošinājumu, ka nav viss tik slikti, ka nevajag baidīties no sāpēm, ka nevajag baidīties no tām diagnozēm. Un es ceru, ka mēs šādi turpināsim cilvēkus iedrošināt, un tad jau tiksimies nākamajos podkāstos runājot par kādām konkrētām lietām, par konkrētām saslimšanām, konkrētām problēmām, ko tad cilvēks pats sev var palīdzēt un ko var palīdzēt fizioterapeits. Un kā mēs, kā fizioterapeiti, skatāmies uz dažādām saslimšanām un problēmām. Paldies! Tiekamies nākamajā podkāstā. Paldies! Tā! Ja jūs klausījāties šo podkāstu un jums šī informācija likās noderīga, tad aicinu jūs piesakot Mada Fizio sociālajiem tīkliem, Instagram un TikTok, kur mēs sniedzam vēl dažādus padomus par to, kā rūpēties par savu veselību un kā rast risinājumu dažādās ar veselību saistītās situācijās.